Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un parādīšu ekscentra slīpmašīnu Mirka Deros 2. Tas ir pajauna slīpmašīna, un es pastāstīšu, kāds viņam ir funkcijas, kā viņš darbojas to tieši, un pateikšu, kāds ir plus un mīnus viņam, un pirms es pastāstīšu par to ekscentra slīpmašīnu. Es vajag vispirms pastāstīt, kāds viņam ir iekļautais aksesuāri šajā kastē. Reku ir tā Deros 2 Mirks kast. Reku kāds tur skaista kast ir. Reku tur viss Mirks nosaukumi ir. Reku ir apraksts, kāds ir features viņam ir. Un reku tur ir sakārtošu. Reku atvērāt vaļā, tur redz kaut kādas lietas. Reku tur ir instrukcijas par to slīpētāju. Reku kaut kāda paciņa. Tur ir smilšpapīrs un starplika priekš slīpētāju. Reku tur noņemsim nost to kas. Reku ir tur slīpētājs. Mirkiņš. Jā, skaistuls konfekts ritīgais. Un reku ir tas vats. Tur slīpētājiem tieši. Reku tur ar Eiropiešu standartu. Tur noliks malā viņu. Un reku ir tā atslēga. Tas ir priekš pēdiņu mainīšanām tam slīpētājām. Malā noliks. Un reku kaut kāds tur skrūvs viņam ir. Rezervs vai kaut kas ir. Vienīgi jūs esat redzējuši, kāds viņam ir tur aksesuāri tur iekšā tā kastē. Mēs varam tagad ķerties klāt tādu ekscentru. Reku kāds smukuls. Vienīgi, kā jūs redzat, tas ir. Vienīgi šis ir 150. izmēras pēdiņu. Vienīgi viņš viegls, viņš kilograms sver. Tas, kad diezgan viegls, jo, ko ņemot, piemēram, to Bosch, kas man ir, ko es biju slīpējis, vienīgi tur video ir tur citiem. Tur, vienīgi, ja tā grib redzēt to lietojumu, tad tur ir tieši pie griešanas dēlīt, tur, ko es 3D tais viņu. Vienīgi, ja grib redzēt par šo video, var šitā augšā apskatīt viņu, tā kā uzspiest viņu. Ja vēl arī kā var pie man kanālu to uzspiest un sameklēt, tā kā, ja grib. Un tagad ķersies klāt, tur bošnieks ir kā 2,8 kg. Tas ir gandrīz 3 kg. Tas ir gandrīz vai 3-kārši vairāk svars nekā tas viņam. Un kas viņam tur vēl ir? Viņam rekur poga, kā redzams. Un viņam ir kaut kāds tur 5.0. Tas ir cik ir svārstība, tā kā, cik milimetri viņš staigā. Un tas, ja vairāk svārstība, tad viņš tā kā ātrāk var noņemt. Un arī apgriezienu tur. Viņam ir 10 000 apgriezienu. Tas ir vispār Šumahers slīpēs. Nu, viņš nebrauc, bet, viņš slīpē. Vienīgi viņam ir 8 arī. Tas ir vispār vairāk nekā tas. Bet konkrētais man ir 5. Un vienīgi, kā redz, viņam ir kaut kāds bumbuls. Un viņam ir tā kā caurums tieši. Vienīgi, bumbuls tur ir kā šitā slīpēt viņu. Vēl arī kā šito caurumā, tur var 2 pirksts paņem, ieliek, un ar īkšķi spiež. Un tas visvairāk uz tā kā sāniem tur slīpēt. Un tas diezgan ērti, jo tur, ja tu lielāks var, tad tev uz sāniem tu vispār nevar slīpēt, jo tad tev ātrāk nogurst roka. Un arī tev vēl sāpēs viss tā locītā. Un tas ir diezgan slikti, ja tā būtu. Un kas viņam vēl ir? Viņam reku pogas ir, viņam ir ieslēgšana, izslēgšana, un tur ir plus un mīnus,
kur es pastāstīšu, ko viņi dod. Un viņiem ir kaut kāds tubiņi. Tas ir, ko putekļu sūcē liek. Viņiem der tur karčā profesionālais putekļu sūcē galiņš, vēl arī kā festivālu var ielikt. Un vēl citiem, kuriem ir tāds galiņš. Un viņam tieši der. Paiks stingrs ir. Un tas viņam ir labā nosūkšana, tā kā. Un viņš arī kā bezoglīši tas motors, tā kā mazāk putekļi tas sanāk, ka šitajā caurumā. Un viņam ir kaut kāds, tā kā, savienojums tieši, var redzēt. Vienīgi šitas ir, kur vadi iesprauž, jo viņš nav akumulātori. Diemžēl tiem, kuriem patīk akumulātori. Tur rekur tieši tas vads ir. Šis ir tam, kas vajadzīgais. Vienīgi tas ir eiropiešu tas. Un viņš ir garš. Garāks nekā mans bošnieks. Un rekur viņam ir tā kā adapters tieši. Veidi. Un šitos tā kā abas paņem, tur iesprauž iekšā, un viņš sanāk kā, tas ir viņam vads. Un šis ir sanāk kā maināmais vads. Ja gadījumā ir sabojāts pilnībā tas vads, tu vari nopirkt no kādiem, kuram ir, mirki, tā kā. Ka tieši to mirks vadu var nopirkt. Viņi nav lēti. Viņam gumi diezgan labi, tur sajūta ir lieliski, jo tur citiem vads nav tik patīkam, ne tādi patīkam, ko citi domāt. Te, ko tu iespraudīsim iekšā elektrībā viņu. Un vienīgi viņš kaut kā neslēdzēs iekšā. Vienīgi. Ja viņš būtu ieslēgts, tad būtu bīstami, ja tā viņš būtu ieslēgts tieši tagad. Kā gadījumā, ja kādam ir šitā stāvēt, viņš jau būtu ieslēgts un viņš visu, es nezinu, nokrīs vai ko tur, kaut ko viņš var izdarīt. Vienīgi, lai ieslēgtu iekšā to dampu, būtu aparāts tā. Tad uzspiežot ieslēgšanu, izslēgšanu, viņiem rekur gaisa viņi rāda, rekur šitai vienā, tur mirgojās, tā kā. Tas nozīmē, ka viņš nav, tā kā, ieslēgts tieši. Ka nekāda nav kustība tagad viņam. Un viņiem ir kaut kā tā kā punktiņi. Šitas ir cik apgriezieni ir. Jo, ja skatoties no veciem mirkam, kas tur ir, viņiem nav apgriezieni rādītājs. Un tas ir diezgan sliktādi, jo principā tev uz sajūtām jāņem. Un tas nav forši tādi. Vienīgi tagad tu ir tam devas diviem, divu tā kā ir jau. Un tu tieši rādi, plus ir kā vairāk apgriezieni uzliek, un mīnus tas ir kā zemāk apgriezieni. Vienīgi sanāk, ja vairāk punktiņi ir, tā kā gaismojas, tas nozīmē, ka vairāk apgriezieni ir. Tad atkarībā cik punktiņi. Ja ir mazāk punktiņi, tad viņš ir zemāk apgriezieni. Un es bišķi tā kā lietojos viņu. Un es viņu kaut kur vidē lieku, kur es parādīšu, kāds viņš iet. Vienīgi tagad, noņemsim to nost. Un uzlikšu uz maksimālo apgriezienu. Skaņu tests un kodā. Viņam ir maigā iesākšana, un viņam ir tā kā ātri apstāšana. Tas ir diezgan labi, ka ir tāds. Vienīgi
Ko es tagad tieši lieku tas kaut kāds milžu papīri. Tas vienkārši, lai tagad tur nesabojā to, kas tur viņam lipekls. Ja tu sabojās, tad viņš nelips tā labi. Vienīgi tur ir tā kā tieši ir papildu, kur lipināmais ir. Ka uzliek, ka tur ir sanāk, ka 2 tur ir. Vienīgi man ir tieši, bet tas nav no to mirkas tur oriģināli. Tas ir citām. Un vienīgi, kāpēc man vajag tur jau attaisīt vaļā, ja man jau ir pašam, lai nesabojātu. Vienīgi, kā jūs dzirdējat, tur kā uz maksimāli tādu nepatīkamu skaņu, varbūt tiem, kā nē, citiem. Tur tāds viņam ir, jo tur 10,000 apgriezieni, tas diezgan. Jo tur man Bošam ir 4,500, ja nemaldos. Tas ir tā kā normālākais, principā ir. Vienīgi, kā es teicu, ka es puses kaut kur uzliek to slīpētai, lai slīpētu. Tas ir uz šitām. Tas ir kā mazāk vibrācija, jo uzliek vairāk, viņam vispār ritīgi vibrācija, kā tev jau roka tā, nav patīkam tur. Vienīgi tu vari noteikt, kur var. Tad vajag to aplikāciju, kas viņam ir, jo viņam ir Bluetooth. Tad, tad ir vajag ielādēt MyMirkā aplikāciju, var to ielādēt App Store vai Play Store. Kad ir ielādēts tas MyMirkā, tad uzspiežot tieši to MyMirkā, tieši parādās, kaut kā tur mirks tur lietas. Un vienīgi tur viņam nekas nerādās, kur tas slīpētais. Lai dabūtu to slīpētāju iekšā tur savējā telefonā, tad vajag telefonām Bluetooth tieši ieslēgtam. Un šitām vēl. Vienīgi, lai to izdarītu tam pašam slīpētājām, viņam jābūt pirmais kā izslēgts, tā kā slīpētājām, bet elektrībām jābūt iesprāstām. Un jāuzspiež izslēgšana, ieslēgšana un plusiņu reizē. Uzspiežot reizē, rekur tieši mirgojās zilu gaismu. Tas nozīmē, ka viņš tā kā meklē to savienojumu. Vienīgi, lai savieno telefonā, tad ir 2 tā kā varianti. Tad tieši kā augšpusē, tad tieši rādīsies tas instruments. Ja nerādās, tad tu vari uzspiest uz tā kā tools. Uzspiežot to, tad kaut kur varēs tā kā sameklēt to tieši slīpētāju. Un, kad tu esi savienojis to slīpētāju, tad tu vari redzēt kaut kāds perimetrs. Tā. Tur tieši ir visvairāk, ko cilvēkiem ir intereses, ir, kur viņam ir vibrācijas, tā kā noteicējis, cik ir apgriezieni, un cik ir ilgums, cik ilgi viņš ir lietots, tā kā ieslēgts. Un tas ir diezgan labs tā kā ir ilgumam, jo tad tu zini, vai viņš ir lietots vai nē. Piemēram, kad tu kaut kur tirgoji, tu gribi mirku nopirkt, un tieši ir tā mirka, slīpētājs, un tu gribi nopirkt. Un tu saki, ka tur ir mazlietots vai jauns. Vienīgi kā apskatās to slīpētāju, kad tu tieši taisies nopirkt. Vienīgi tur, kā pieslēdzot telefonā, vienīgi tas cilvēks saka, ka tas viņam vispār nav lietots, vai arī kā vispār maz lietots, kā kaut kāds tur dienas. Tad viņš pieslēdz savu telefonā, un viņš apskatās, cik ilgi viņš ir lietot. Un tad viņš saka, ka kaut kāds, piemēram, tur 5 dienas tika lietots, un tas ir kā maz, vai arī mazāk tur. Kad tur patiesībā kaut kāds vispār mēnesis vai 2 mēneši vairāk. Un tas būtu diezgan, kā apmelot tev tur. Un
Tas ir diezgan labs, tā kā būtu tāda. Nu, vienīgi man ir jauns. Vienīgi viņu var reģistrēt kā papildu garantiju. Tur tieši. Vienīgi viņam tagad ir 2 gadu garantija, nu, kad nopērk to mirku. Bet tu vari dabūt papildus garantiju, kad reģistrē to tieši slīpētāji. Tas, kas plusiņš kādās, +1, kas tur ir kastē un citām. Tur tev vajag to MyMirk kā to aplikāciju. Viņam jābūt pieslēgtam tam slīpmašīnām. Un tur ir jāuzspiež register tool. Tieši uzspiežot, tur parādīsies kaut kāds tā kā, tur ir datums, kad nopirkts, un tur ir pierādījums. Tur 2. Tur datums, kur nopirkt jāievad, kurā datumā viņš ir nopirkts tieši. Un pierādījums, tas ir kā čeks, vai internetā tur to čeku tā kā. Ka tieši viss kā uzlikts, ka tas ir kā paties. Tad tu, kā, es nezinu, kā ir, vai uz laiku, vai uzreiz. Ja tieši kā, ja viņš pieņem, tad tu dabū papildu garantiju, ka tu, nu, tas kā no mirklis ir. Un tas ir diezgan labs, tā kā 3 gadu garantija priekš to slīpētāju. Tas ir liels pluss, ja tā. Bet kontam jābūt pierakstītam, nu, tā, lai varētu. Un, ko viņam vēl var pateikt? Vienīgi tur izslēdzot ādā, kur viņam mirgojas zila gaisma vēl pēc, tas nozīmē, ka viņš jau pieslēgts ir. Tāds arī ir. Nu, vienīgi tagad tur zina, kāds ir funkcijas un kāds viņam ir. Kaut kāds triks, sardeli. Nu, nav baigā sardeli. Mēs varam slīpēt viņu. Redzēt, kā viņš slīpējās tieši. Un vienīgi tur būs papildus. Tā kā slīpētājs tieši. Hei! Rekot, ko es gribēju pieminēt tieši. Es tur tajā video nebiju pieminējis. Rekot, tur mirk, es biju pulējis tieši. Nu, galdu viesam, rekot, tieši parādīsies tas video tieši, tur maziņā lodziņā. Ko es gribu pateikt tieši par to, kā es neiesaku vispār ar Excentu slīpmašīnu tā kā pulēt, viņa nav labākais variants, jo tur no to roku tur baigi vibrē, un tā pēdiņa tieši tā kā negrozās, viņš tikai stāv vibrē, tā, jo vienīgi tas ir kā uz zemo apgriezienu, jo vajag zemo apgriezienu, lai viņš tā kā pulēt, jo nedrīkst būt augstām, un ko es iesaku, vajag leņķa slīpmašīnu vai pulēšanas aparātu, ja jūs gribētu tā kā pulēt tieši. Jo Excentu es neiesaku tieši. Un tas viss, ko es gribēju pieminēt, lai turpinās tas video tam. Sveicināt atpakaļ manā galdā tur. Tā kā kādreiz es filmēju, ka tieši, ka nebija seja, un tieši kādreiz instruments bija. Un vienīgi, ko mēs tieši slīpēsim? Vienīgi, mēs slīpēsim manu griešanas dēlu. Parasti dēlu tieši. Tas ir kā ozols sapeli. Vienīgi, šitos tā kā uztaisīšu un redzēsiet to rezultātu beigās. Nu, vienīgi, ne šajā video, bet tur kā būs bildi šitām. Tur var piesakot Facebookā vai Instagramā tieši, kur es darbs tā izsavējos. Un tas dēls tā kā būs tieši parādīsies tā, kā izskatās un visu ko. Bet vienīgi, tur es viņu ņemšu kā mēģinājumu tur slīpējumu. Un mēs tieši tā kā to mirk un paņemšu to, ko es biju teicis
slīpētāji to tieši kā konkurentu. Tā. Un tas ir, kas mans pirmais ekstrentas slīpmašīna ir. Un tas ir Dnipro M. Tas ir mans pirmais slīpētājs ekstrentas. Vienīgi viņš nav drausmīgs, bet redzēsiet to salīdzinājumu, kāda atšķirība. Šis ir tā kā, es neteikšu, kā lēts baigi, bet viņš ir lētais tā kā galva. Bet šito pirmais nebūs, būs Mirka un vienīgi ar kādiem spilšpapīriem slīpēs šitos divus. To parādīšu. Mēs slīpēsim ar, tur tam Mirkai būs 80-nieks savs Mirka, tā kā tieši. Un mazajam būs nevis Mirka, bet Bosch 80-nieks rupjums. Tas dzeltens un tas balts. Vienīgi tad pirmo būs ar 80-nieks slīpēs. Un uzlikšu tur zīmulu. Tā kā paņemsim. Rekur zīmuls. Un tā kā tas šīkāsim to virsmu. Tā kārtīgi, lai būtu. Lai redz. Šitajā pusē būs tā Mirka. Tā kā tieši tas ir sanāk kreisā puse man. Un labā pusē būs tās Dnipro. Vot tajā līnijā principā. Tas būs ka Mirka, Dnipro, M. Un vienīgi es uzlikšu tiem smilšpapīriem. Un sāksim slīpēt. Un tur būs taimers tieši. Un kā es teicu, kā sāksim ar Mirku, tur tieši tur sagatavoju. Un uz maksimālo tā kā slīpēšu ar 10 000 apgriezienu viņam. Tur viņš tā kā nevibrē nenormāli, bet bišķi ir, bet nenormāli tā kā nav. Tā tad izskatās, kā ātri slīpējās, reku 19 sekundēs. Tas ir diezgan ātri priekš slīpēšanas. Un reku ņemsim Dnipro, viņš ir nākošais tagad. Ar 80-nieku to pašu arī, kā bija pieminējis. Ar maksimālo ātrumu. Un vienīgi viņš ir skaļāks nekā Mirka. Tur, ja dzīvējā tieši klausās. Un tur poļisas viņam tā kā derēja tieši, viņam sūds tā kā diezgan labi. Bet vienīgi tur kaut kā tur bišķi lēnāk slīpēšana ir nekā tur Mirka. Pēc taimera skatās, tur viņš diezgan lēns tur. Diezgan tur. Nu jā, tur kaut kā baigi. Bišķi pa ilgi ir. 40 sekundes. Tas ir diezgan ilgi. Ui! Reku Mirka 19 sekundēs, tad izdarīja Dnipro M 40 sekundēs. Mirka tad principā ir ātrākais. Vienīgi kāda atšķirība redzējām tur, tā kā. Vienīgi atšķirība redz, kā dārgie tur, tas ir kā Mirka, ka viņš ātrāk noslīpē nekā Dnipro, mans pirmais slīpētājs. Tur, kāpēc viņš tā kā ātrāks, tie, kuri iespējams prasīt, ja tur kā, vienīgi šitie, ja 10 000 apgriezieni, kā es biju pateikt, un tam Dnipro, tur ir aprakstīts, ka viņam ir 13 000 apgriezienu minūtē tiem. Un tur, kā varbūt citi domā, tur no Dnipro tas jābūt ātrāk slīpēs, jo viņam ir 13 000 apgriezienu, ar šitam tikai 10 000. Vienīgi, kas lielākais atšķirība no tiem slīpētājiem,
kas ir arī kā iekļaujas, tā kā visvairāk, kas ieskatās, ir svārstība. Kā tam ir 2 milimetru svārstība, a šitam ir 5 milimetru svārstība. Un tas piecinieks, tas ir diezgan, viņš diezgan slīpē, un tas ir ātrāk slīpējas, kas tur, tam mitkai. Un Dnipro viņam, kā 2 milimetri, tad viņš nav tik ātri slīpēšanām. Tas gan izvēl vienalga, cik ir apgriezieni, tur ir svārstība visvairāk arī. Un arī kāds ir, vai viņš kaut kāds visāds, jo tur kas no lētiem arī vēl kāds atšķirība, un tā atgājiem. Kad eku pēdiņas, kā jūs redzat, eku pēdiņu tur tieši. Un viņš griežas viegli. Vienīgi, viņiem nav tā jābūt tā normālam. Kā paņemot to, šitām ir tā kā stingrāk. Nav tāds kā vaļīgs, kā grieztas. Citiem vispār griežās. Un tas arī dod kā neslīpējas normāli. Tā kā baigāti neslīpējas, ja viņš tāds vaļīgi. Tas arī, kas, atšķirībā no lētiem, kas citiem varēja būt problēma. Bet, sākumniekiem tas labs tā kā šitādi. Bet, ja grib profesionāli, tad ir mirki vai tur kaut kāds citiem. Jo, kā citi saka, kaut kādi kā galdnieki vai citi, ko tu, izmanto, ka ātrums ir nauda. Ja tu ātrāk izdari, tad tu naudu var ātrāk dabūt, nopelnīt tā kā. Un tad tu vari, labāk nopelnīt. Jo šitas, kā tu redzēji, ka tas ātrāk noslīpējas nekā tas. Bet, tur, lai saprast, kā strādā tur slīpētāji, tie, kuri nav darījuši, viņi var tā kā pirkt lētajiem kā galiem kaut kādiem, skatoties, ko es iesaku, tā kā, kur tikai kā var ņemt slīpētājs no kaut kādiem lētajiem. Jo, ja tu ņems akumulātoru, tad viņi nav tik jaudīgi. Akumulātori ir baigi švaki lielāko daļu. Un vadiem viņi tā kā jaudīgāk ir. Un tā tur. Un kaut kāda mīnus no mirks, kā man, nav. Tur principā viss ir pluss viņam. Kā viņš viegls, ir rādītājs, kā cik ir apgriezieni, jo tur vecajiem nav. Kā viņiem ir šitā poga, tur diezgan ērts šitas. Viņam ir maināmais vats. Putekļi sūcies, kā labi nosūcās, ja tur citiem nav tik labi. Un viņam pēdiņi, kā var nomainīt uz 125, kurām tur citiem nav tā. Var arī pat lielāk. Tur ir šitas kā 150 un ir 175. Tas ir vispār paliels. Tas ir šitāds kaut kāds apmēram. Tas ir vēl lielāks, tāds arī iespēja ir. Tikai jānopērk tad. Un tas principā viss. Domāju, ka vēl beigsies? Vēl nē. Ko es gribēju pieminēt tieši? Tur, tas, ja jums patīk, ko es stāstīju par to mirkiņu, mirki pareizāk. Jūs varat tā kā uzspiest laiku tur. Ja jums nepatīk to, ko es stāstīju par mirki, var likt dislike tur. Ja jūs negribat palaist garām no jauniem video, ko es publicēju, tad var tā kā uzspiest abonēt. Tur zem video tur. Un uzspiest pēc tam tur zvaniņu tieši, lai īziņi parādītos, kā jauns video parādās. Lai nepalaist tā garām. Un tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Tas ir par Mirka Deros 2 Excentric Sleep Machine.
Uz redzēšanos!